Tā kā mūsdienu kriminālistika un krimināla izmeklēšanas metodes attīstās ar katru gadu, daudzas policijas iestādes tagad paļaujas uz šīm jaunajām tehnoloģijām, lai atrisinātu lietas. Taču ir viens vecāks rīks, pie kura viņi joprojām atgriežas atkal un atkal. Video novērošanas kameras. Ar tūkstošiem video novērošanas kameru jebkurā pilsētā, jebkurā brīdī, šīs kameras ir glābšanas riņķis nozieguma atrisināšanā, kas šķiet neatrisināmi. 10. 55 gadus vecā Džūlija Beklija no Wilmingtonas, Kembridžšīras, tika raksturota kā laipna un mīloša sieviete. 2024. gada beigās viņa sāka dzīvot kopā ar draugu Kārli Hačingu un meklēja savu mājokli. Sākumā kopdzīve bija draudzīga, un viņai viss šķita uzlabojamies. Tad 2025. gada sākumā Džūlija noslēpumaini pazuda, aizsākot vienu no lielākajām meklēšanas operācijām novadā. 2025. gada janvāra beigās Džūlija pēdējo reizi sazinājās ar saviem tuviniekiem. Pirmās pāris dienas viņa domāja, ka viņa ir aizņemta vai viņai vajadzīgs laiks. Taču dienām ejot, viņas satraukums tikai pieauga. Līdz februāra sākumam bažas bija sasniegušas augstāko punktu, kad viņa neieradās uz vairākām medicīniskām vizītēm. Apmēram šajā laikā tika izsaukta Kembridžšīras policija, kas sāka izmeklēšanu par pazudušu personu. Viņi uzzināja, ka Džūlija bija dzīvojusi kopā ar vīrieti vārdā Kārls Hačings nelielā ciematā Wilmingtonā. Viņi arī pārbaudīja viņas telefonu un bankas ierakstus. Ieraksti liecināja, ka viņas saziņa bija pārkrūkusi līdz tā gada 28. janvārim, taču aktivitāte ar viņas bankas kartēm turpinājās vēl ilgi pēc tam. Tas uzreiz radīja aizdomas, tāpēc policija nolēma iegūt video novērošanas ierakstus no vietējiem uzņēmumiem. Ieraksti pierādīja, ka pēdējā diena, kad Džūlija tika redzēta klātienē, bija 28. janvāris, kad viņa apstājās Badžens lielveikalā tuvējā pilsētā. Turpinot pārskatīt ierakstus, viņa atklāja būtisku pavadienu. 30. janvārī pulksten 8:41 no rīta. Kārlis tika nofilmēts pērkot alkoholu vietējā veikalā, un viņš bija izmantojis Džūlijas bankas karti. Izmeklētāji arī noskaidroja, ka laikā starp Džūlijas pazušanu un izmeklēšanas uzsākšanu Kārlis bija pārdevis viņas automašīnu par 500 mārciņām. 13. februārī Kembridžšīras policija nolēma apciemot Kārli, un kad viņš viņus ielaida savās mājās, viņi pamanīja sarkanus pilienus visā īpašumā. Drīz pēc tam Kārlis tika arestēts par Džūlijas dzīvības atņemšanu. Tikai 25. gada septembrī viņas mirstīgās atliekas tika atrastas tuvējā Christchurch ciematā. Pēc nāves ekspertīze parādīja, ka viņa bija cietusi vismaz 11 sitienus pa galvu. Šajā laikā Kārlis jau atradās cietumā, gaidot savu tiesu. 25. gada beigās Kārlis atzina savu vainu Džūlijas dzīvības atņemšanā. Viņa aizstāvība bija iesniegusi vairākus lūgumus par mazāk smagiem apsūdzības punktiem, pamatojoties uz ierobežotu pieskaitāmību, taču tie tika noraidīti. Viņas sods tiks piespriests 26. gada 9. jūlijā, un daudzi uzskata, ka viņam draud mūža ieslodzījums. 9. numurs. 26. gada 6. februārī Indijas ciemata mieru pārtrauca policijas sirēnas un plaša policijas mobilizācija. Turpmāko stundu laikā Agras pilsētas policija Uttarpradešā strādāja katru pieejamo minūti, lai atklātu patiesību par to, kas tika atklāts tajā dienā. Tajā rītā strādnieki Agrā pamanīs segu sainīti, kas bija pamests pie Jamunas ātrgaitas šosejas netālu no ciemata. Kad viņi tam pietuvojās, viņi uzreiz sajūta no tā nākošu nepatīkamu smaku un izsauca Agras policiju uz notikumu vietu. Viņiem ierodoties, viņi norobežoja notikumu vietu un sāka atvērt segu, un iekšā atrada sievietes līķi, kura bija savos 20 gados. Apskate notikuma vietā parādīja pēdas uz viņas kakla sāniem, kas atbilda žņaukšanas pēdām, un uz viņas rokas bija uztetolēts vai uzrakstīts vārds Sanī. Neviens ciematā nezināja, kas bija šī sieviete, un policija saprata, ka viņiem jāsāk darbs pie viņas identitātes noskaidrošanas. Tika uzsākta mediju kampaņa, kurā sieviete tika raksturota kā jauna, 20 līdz 30 gadu vecumā, ar melniem matiem, viņai bija mugurā labas drēbes, uz acīm bija kajals un uz lūpām lūpu krāsa. Aicinājumā tika piebilsts arī tas, ka viņai bija ievainojums vaigā, kas domājams bija aizsargāšanās brūce. Agras policija nolēma rīkoties netradicionāli un izmantoja ģeneratīvo mākslīgo intelektu, lai izveidotu fotogrāfiju, kā sieviete varētu būt izskatījusies dzīva. Šis attēls kopā ar pēcnāves fotogrāfiju tika izplatīts, un policija drīz vien saņēma norādes. Kamēr viņi strādāja pie upura identifikācijas, viņi arī centās atrast vainīgo personu. Tilts vai šosei, kur viņa tika atrasta, bija ļoti noslogota un pilna ar video novērošanas kamerām. Tajā pēcpusdienā policisti pārskatīja vairākas stundas ilgu video ierakstu un atrada pavadienu.
Video ierakstā bija redzams, kā vīrietis lēni brauc pa ceļu, un pēc brīža viņš izceļ sievietes ķermeni ietītu sagā un noliek to ceļa malā pirms aizbrauc. Policija sekoja šai automašīnai, izmantojot desmitiem kameru, un pēc intensīva darba viņi ieguva atbildi. 24 stundas pēc tam, kad tika atrasts viņas ķermenis, sieviete tika oficiāli identificēta kā Sonali. Viņas uzvārds netika izpausts medijiem, un aizdomās turamais bija 25 gadus vecais Sannijs. Pēc policijas teiktā, Sannijs bija uzbrucis un nožņaudza Sonali kaut kur Delī, pirms ietina viņas ķermeni un atstāja to ceļa malā. Saskaņā ar ziņojumiem abi bija attiecībās, bet 5. februārī Sonali viņam pateica, ka vēlas pārtraukt attiecības, it kā viņa būtu tikusies ar kādu citu. Tas viņu saniknoja un tiek uzskatīts, ka viņš kopā ar vairākiem draugiem sazvērējās, lai atņemtu viņai dzīvību. Uz 26. gada jūliju Sannijs joprojām gaida tiesu. 8. vietā. 20 gadus vecā Ambera Čeka no Hutchinsons, Minnesotas štatā, tika raksturota kā gaiša un mīloša jauna sieviete, kura pilnībā veltīja sevi savai kopienai. 23. gada vidū Ambera absolvēja vidusskolu un uzreiz zināja savu karjeras ceļu – metināšana. 24. gada maijā viņa pabeidza 10 mēnešu metināšanas kursu vietējā kopienas koledžā, kur viņas pasniedzēja raksturoja viņu kā labu studenti ar dabisku talantu metināšanā un inženierzinātnēs. Viņa tika atzīmēta arī kā ārkārtīgi strādīga, un šīs prasmes viņai nodrošināja darbu jau mēnesi pēc kursa pabeigšanas. Tajā gada jūlijā Ambera sāka strādāt uzņēmumā Advanced Process Technologies, tuvējā Kokato pilsētā. Viņa uzreiz iekļāvās kolektīvā, un kolēģi pamanīja viņas dabiskās prasmes un vieglo raksturu. Tomēr viss nebija tik gludi. Saskaņā ar Sieviešu politikas pētījuma institūta ziņojumu, 4. daļa sieviešu, kas strādā tehniskajās profesijās, ziņoja, ka viņas vienmēr vai bieži tiek pakļautas vīriešu kolēģu uzmākšanās gadījumiem. Ar šīm grūtībām saskars ne tikai metināšanas nozara. Sievietes vīriešu dominētās nozarēs bieži ziņo par uzmākšanās kultūru. Ambera bija tikai viena no dažām sievietēm uzņēmumā, un lai gan lielākoties viņu uzņēma draudzīgi, bija viens kolēģis, kuram viņa nepatika. Neskatoties uz visiem šķēršļiem savā ceļā, Ambera turpināja virzīties uz priekšu un pārvarēja ikvienu šķērsli un sasniedza katru viņai izvirzīto mērķi. Viņa tik ļoti mīlēja metināšanu un inženierzinātnes, ka, kad nebija darbā, vadīja nodarbības savā bijušajā vidusskolā un aktīvi iestājās par sievietēm amatu jomā. 2005. gada 11. novembrī Ambera kā parasti ieradās darbā agri un pagatavoja sev kafiju. Kad viņa bija gatava sākt dienu, Ambera devās uz savu darba vietu un pilnībā nodevās darbam. Viņa nebija vienīgā rūpnīcā, tuvumā strādāja arī citi kolēģi. Kādā brīdī pirms 6 no rīta uz rūpnīcu tika izsaukta Raita apgabala šerifa pārvalde. Zvanā viens no Amberas kolēģiem ziņoja, ka viņa asiņo no galvas un steidzami nepieciešama palīdzība. Sākumā šķīta, ka noticis negadījums, taču ierodoties rūpnīcā, viņa atklāja patiesību. Tajā rītā 40 gadus vecais Davids Bruce DeLongs ieradās uz rīta maiņu un devās uz savu darba vietu. Tieši pirms 6 no rīta viņš paņēma āmuru, devās pie Amberas un uzbruka viņai. Kad uzbrukums bija beidzies, viņš mierīgi piegāja pie cita kolēģa un teica: "Es viņai iesitu ar tavu āmuru, viņa ir pie tavas instrumentu kastes, viņas vairs nav." Neskatoties uz mediķu pūlēm, Ambera neizdzīvoja gūtās traumas un notikuma vietā tika atzīta par mirušu. Raita apgabala šerifa birojas pieprasīja rūpnīcas video novērošanas ierakstus, un tos noskatoties, viņi redzēja visu notikušo. Davids tika arestēts neilgi pēc tam, un viņš policijai pilnībā atzinās. Viņš viņiem pastāstīja, ka uzbrukumu bija plānojis jau kādu laiku un ka viņam nepatika Ambera. Pēc viņas aiziešanas sieviete sarodos visā ASV ziedoja $1000 viņas GoFundMe lapā, lai sektu bērnu izdevumus, parādot kopienas spēku un vienotību. Tiesas process pret Davidu ir bijis ilgs un ieildzis, un jaunākā informācija ir no 26. gada aprīļa, kad tika atzīts, ka viņš nav garīgi spējīgs pats stāties tiesas priekšā. Saskaņā ar ziņojumiem psihologs noteica, ka Davidam trūkst spēja stāties tiesas priekšā garīgās slimības dēļ. Viņa aizstāvība arī ir iestājusies par to, lai Davidu nosūtītu uz psihiatrijas slimnīcu, nevis paturētu apcietinājumā, taču nav skaidrs, vai viņš jebkad tika pārvietots. Lietas prokurori ir apņēmības pilni šo lietu novest līdz galam un gaida dienu, kad viņš pabeigs garīgās veselības ārstēšanu, lai varētu pieprasīt mūža ieslodzījumu bez iespējas tikt atbrīvotam nosacīti. 7. vietā. Louvras muzejs Parīzē ir viens no Francijas lielākajiem kultūras simboliem. Muzejs pirmo reizi savas durvis vēra 1793. gadā pēc tā laika Francijas aristokrātijas lūguma.
Sākotnēji tas bija veids, kā viņi varēja izrādīt savu bagātību un retumus, bet ar laiku tas kļuva par vietu, kur parastie franču pilsoņi varēja apskatīt mākslu un nenovērtējamas lietas. Līdz 19. gadu sākumā muzejs kļuva par iecienītu galamērķi mākslas mīļotājiem no Eiropas un pārējās pasaules. Mūsdienās mēs to pazīstam kā Mona Lisas, Tautas brīvības un Milo Venēras mājvietu, kā arī tūkstošiem citu kultūrvēsturiski nozīmīgu darbu. Ņemot vērā tik daudz mākslas darbu, kur vērtība ir miljoniem dolāru, mēs arī sagaidītu, ka Luvras drošība būs augstākajā līmenī. 25. gada februārī zagļu grupa ne tikai iekļuva iekšā, bet arī spēja nozagt nenovērtējamas lietas un aizbēgt, pirms kāds to vispār pamanīja. Gadsimta laupīšana, kā to daudz nodēvēja, parādīja pasaulē, cik pavirša bija kļuvusi drošība šajā vietā. 19. oktobrī pasaules slavenā muzeja darbinieki kā ierasts pārbaudīja izstādes eksponātus. Kādā brīdī pēc 10 vakarā kāds izsauca trauksmi, ka vairāki priekšmeti ir pazuduši un muzejs ir aplaupīts. Parīzes policija dažu sekundžu laikā ieradās Luvrā un tika uzsākta izmeklēšana. Hausa laikā parādījās apsargs, kurš policijai pastāstīja, ka viņam draudējusi celtnieku grupa, kas nesa lielus elektroinstrumentus. Policija nekavējoties steidzās uz video novērošanas kontroles telpu, lai noskaidrotu, kā notika laupīšana. Tajā rītā 9:00 muzejā ieradās vīriešu grupa, bruņojusies ar leņķa slīdmašīnām, zāģiem un griezējiem. 2 no vīriešiem uzkāpa pa kāpnēm pie ēkas sāniem un iekļuva muzejā caur pirmā stāva logu. 4 minūšu laikā zagļi jau bija iekšā un gatavi rīkoties. Izmantojot leņķa slīdmašīnu, zagļi spēja izgriezties cauri biezam stiklam un logiem, kas sargāja izstādes eksponātus. Kad stikls tika izgriezts, atskanēja signalizācija, taču video novērošana parādīja apsardzi. Apsargi aizbēga, kad vīrieši viņus piedraudēja ar instrumentiem. Nākamo 4 minūšu laikā vīrieši spēja sagrābt safīra rotaslietu kolekciju, kas piederēja karalienei un tika izgatavota Pirmās Francijas impērijas laikā. Viņi arī nozaga rotaslietu komplektu, kurā bija smaragda kaklarota un auskari, kā arī piespraude un imperatores Eženijas kronis, kas tika izgatavots Napoleona III valdīšanas laikā. Vīriešiem vajadzēja mazāk nekā 3 minūtes un 57 sekundes, lai uzlaustu šīs vitrīnas un sagrābtu dārglietas. Iespaidīgs, taču satraucošs sasniegums laupītājiem. Kopumā viņi nozaga aptuveni 102 miljonu vai 88 miljonu eiro vērtībā nenovērtējams dārgakmeņus. Šī bija viena no lielākajām laupīšanām, kas jebkad izdarīta Francijā un pat Eiropā. Izmantojot novērošanas kameru ierakstus, policija izsekoja zagļus, kad viņi jau 8 minūtes pēc laupīšanas sākuma metās bēgt un pamanīja, ka viņi aizbēga ar kravas automašīnu, kas bija novietota netālu. Tad viņi spēja iegūt kravas automašīnas datus un dažu dienu laikā tika veiktas aresti. Laikā no 25. oktobra līdz 25. novembrim vismaz 9 vīrieši tika arestēti saistībā ar laupīšanu, no kuriem vairāk pēc nopratināšanas tika atbrīvoti. Lieta pret zagļiem pašlaik turpinās, jo izmeklēšana tagad ir pārgājusi uz kaimiņu valsti Beļģiju. Diemžēl Luvrai vairāk tās vērtīgie priekšmeti joprojām ir pazuduši, un ik viens, kam ir informācija, tiek aicināts sazināties ar Eiropolu pa tālruni 317 030 25000 vai Parīzes policiju pa tālruni 121. 6. vietā. 45 gadus vecā Andžela Šellisa tika raksturota kā laipna un gādīga sieviete, kura pilnībā veltīja sevi savam dēlam 18 gadus vecajam Tristanam Robertsam. Agrā bērnībā Tristanam tika diagnosticēts autisms un uzmanības deficīta un hiperaktivitātes traucējumi, un viņam bija nepieciešams papildus atbalsts. Abi dzīvoja klusā vietā netālu no Prestetinas pilsētas Velsā. Dažas Velsas daļas ir diezgan attālas, un cilvēkiem bieži ir grūti saņemt nepieciešamo atbalstu. Neskatoties uz grūtībām, Andžela neatlaidīgi turpināja un strādāja pilnu slodzi, lai uzturētu ģimeni. 25. gada oktobrī Tristans nosvinēja savu 18. dzimšanas dienu, oficiāli kļūstot par pieaugušo. Pēc ģimenes teiktā viņš vienmēr bija bijis kluss un atturīgs vīrietis, kurš brīvo laiku labprātāk pavadīja tiešsaistē. Viena no vietām, kur viņam patika pavadīt laiku, bija Discord, tūlītējās ziņapmaiņas lietotne. Discord ir mājvieta simtiem lielisku kopienu, kur cilvēki var tērzēt par sportu, spēlēt spēles, apspriest savas intereses, taču platformai ir arī tumšā puse – tērzētavas, kas veltīts mizogīnijai un incel grupām. Tristans nonāca vienā no šīm grupām un regulāri runāja par savu naidu pret sievietēm, draugiem stāstot, ka viņam tās nepatīk un viņš tām neusticas. Tajā gada oktobrī viņš sāka draugiem stāstīt, ka plāno atņemt kādai sievietei dzīvību, taču neviens tērzētavā neticēja, ka viņš to tiešām izdarīs, un viņi viņu tomēr uzkurināja. Šī vardarbīgā saraksta kulminēja 23. oktobrī un turpinājās līdz 24.
izraisot vienu no lielākajām izmeklēšanām Velsā pēdējo 10 gažu laikā. 24. vai 25. oktobrī Andželas otrs dēls satraucās, kad nevarēja ar viņu sazināties. Viņš bija pārcēlies uz citu pilsētu, lai studētu universitātē, un viņam šķita neparasti, ka nevarēja ar viņu sazināties. Viņš mēģināja piezvanīt savam brālim, bet nebija atbildes. 24. vakarpusē viņas ģimene piezvanīja policijai un paziņoja par viņas pazušanu. Meklēšanas laikā izmeklētāji runāja ar Tristanu, bet viņš nesniedz apmierinošas atbildes. Dienu vēlāk, 25. oktobrī, 2 cilvēki ar suņiem ejot cauri dabas rezervātam ieraudzīja kruķi, kas gulēja krūmos, un kad viņi piegāja tuvāk, lai izpētītu, atrada sievietes līķi. Dažu stundu laikā līķis tika identificēts kā 45 gadus vecā Angela Robertsa, no kuras pēdējo reizi bija saņemtas ziņas 23. oktobrī. Kad policija ieradās mājā, Tristans uz visiem viņa jautājumiem atbildēja bez komentāriem. Viņi turēja dēlu aizdomās, taču viņiem bija nepieciešami pierādījumi, lai pamatotu savas aizdomas. Atrasties notikuma vietā, policisti pamanīja, ka mājā bija uzstādīts Ring durvju zvans un nolēma iegūt video materiālu. 3:19 no rīta var redzēt, kā Tristans ved savu māti prom no mājas, un 3:30 novērošanas kameras fiksēja abus ejam gar dzelzceļu dabas rezervāta virzienā. Policija arī atklāja daudz pierādījumu, gan no tiesu medicīnas, gan digitālajiem avotiem, kas apstiprināja viņu aizdomas. Tikai dažas stundas pirms uzbrukuma Tristans bija ierakstījis balsziņu, sakot: "Šovakar, Aleks, es uzbrukšu savai mammai ar āmuru." Izmantojot video materiālus un pierādījumus, kas tika atrasti viņa klēpdatorā, policija spēja izveidot notikumu chronoloģiju. Neilgi pirms pusnakts, 23. oktobrī, Tristans uzbruka savai mātei, mēģinot viņu nožņaukt, taču viņa izdzīvoja. Vairākas stundas viņa lūdza viņu ļaut viņai piezvanīt uz neatliekamo palīdzību vai meklēt palīdzību. Beidzot ap 3 naktī viņš piekrita, un tieši tad viņa viltīgais plāns stājās spēkā. Viņš izvilināja savu māti no mājas, kā redzams novērošanas kamerās, aizbildinoties ar to, ka vedīs viņu uz slimnīcu. Tā vietā viņš aizveda viņu uz dabas rezervātu, kur turpināja savu uzbrukumu, līdz viņa bija mirusi. Pēc dažām stundām viņš rakstīja Discord: "Tas bija biedējoši, tas šķita tik traki, es tikko atņēmu viņai dzīvību, darbs padarīts." Pēc tam viņš turpināja savas ikdienas gaitas, it kā nekas nebūtu noticis. 25. oktobrī viņš tika arestēts saistībā ar šo noziegumu. Šī gada februārī viņš atzina savu vainu un tika notiesāts uz mūža ieslodzījumu ar minimālo termiņu 22 gadi. Numur 5. Sana Jusufa bija augoša zvaigzne savā kopienā Pakistānā, pateicoties viņas pieaugušajai TikTok lapai. Līdz 2025. gada vidum viņai jau bija vairāk nekā 1 miljons sekotāju, un viņas popularitāte ar katru dienu tikai pieauga. Viņa veltīja savu lapu un balsi, lai runātu par sieviešu izglītības tiesībām, iedvesmojot miljoniem jaunu meiteņu tiekties pēc augstākās izglītības un iespējām. Tomēr viņa neizmantoja tikai savu balsi, viņa arī izmantoja naudu, ko ieguva no savas lapas, lai palīdzētu trūcīgām meitenēm, apmaksājot viņu izglītību, pārtiku un mājokli. Sana aicināja arī citus rīkoties tāpat, un tas radīja savstarpēju atbalstu kopienu, kurā sievietes varēja sanākt kopā un pilnveidoties. Lai gan miljoniem jaunu sieviešu viņu iemīļoja, ne visi piekrita viņas saturam vai vēstījumam, un viņi bieži saņēma naidīgu komentāru gūzmu. Viņa neiestrēga pie šiem komentāriem un patiesībā izmantoja tos kā dzinu uz sev un savai misijai, kļūstot tikai izturīgāk. Viņas jauniegūtā slava un bagātības sākumā bija grūti pārvaldāma, taču viņa ātri iemācījās orientēties interneta slavas pasaulē. 25. gada jūnijā viņa bija savā 2. universitātes gadā un sāka plānot savu sapņu karjeru pēc izglītības iegūšanas. 2. jūnija rītā viņa pamodās un turpināja savu ierasto rīta rutīnu savās mājās G31 Islamabādā. Tajā rītā mājās bija tikai Sana un viņas tante, jo pārējie bija devušies apciemot ģimeni. Pēcpusdienā viņas tante dzirdēja, ko viņa uzskatīja par balonu plīšanu un devās uz savas māsas meitas istabu, lai noskaidrotu, kas notiek. Kad viņi ieradās, viņi ieraudzīja Sanu guļam uz grīdas, bet vīrietis stāvēja viņai pāri ar šaujamieroci rokās. Viņas tante ātri saprata, kas notiek, un lūdza vīrietis saudzēt viņa dzīvības. Pēc viņas teiktā viņš neklausījās. Viņš mēģināja izšaut no ieroča, bet tas iestrēga, un viņš aizbēga no notikuma vietas. Sanas tante nekavējoties sauc palīgā kaimiņus, kuri jau bija ārā, jo bija dzirdējuši kliedzienus un troksni. Cilvēki notikuma vietā izmisīgi centās glābt viņas dzīvību, bet bija jau par vēlu. Policija ieradās notikuma vietā neilgi pēc tam un apstiprināja, ka viņa ir mirusi. Islamabādas policija nekavējoties aizveda viņu uz nopratināšanu, un viņa spēja sniegt detalizētu notikumu aprakstu par to dienu. Viņa arī spēja sniegt uzbrucēju fotorobotu, taču policijai bija cita metode, kā viņu atrast.
Saskaņā ar laikrakstu Tribune policija ieguva video novērošanas ierakstus no Sanas mājām un apkārtējām mājām un atrada video ierakstu, kurā aizdomās turamais bēg no notikuma vietas. Video ierakstā viņš ir ģērbies tumšā apģērbā, cenšoties sevi noslēpt. Sanas lieta ātras izplatījās visā Pakistānā, un visa uzmanība tika pievērsta Islamabadai, lai atrisinātu šo lietu. Pateicoties video novērošanas ierakstiem un citiem pierādījumiem, 22 gadus vecais Umars Hayats tika drīz pēc tam arestēts un apsūdzēts. Pratināšanas laikā viņš atzina, ka atņēmis Sanai dzīvību. Viņš arī atklāja savu motīvu – atriebību. Vairākus mēnešus Umars bija centies sadraudzēties ar Sanu un sāk izrādīt romantiskas jūtas. Viņa katru reizi viņu pieklājīgi atraidīja, kas viņu iedzina dusmās. Umara arests un viņa motīvs izraisīja milzīgu sašutumu Pakistānā. Tūkstošiem jaunu sieviešu izgāja ielās, lai protestētu pret pieaugošo sieviešu slepkavību krīzi savā valstī. Kopš 24. gada naida noziegumu pret sievietēm skaits ir pastāvīgi pieaudzis, un valdība cenšas šo problēmu ierobežot. Šī gada maijā Umara lieta nonāca tiesā, un Sanas draugi un ģimenes sēdēja un vēroja, kā norisinās tiesas process. Umars Hayats galu galā tika sodīts ar nāves sodu, kā arī 10 gadu cietumsodu un naudas sodu, kas atbilst aptuveni 15,639 mārciņām. £9. 4. vieta. Sestdien, 10. janvārī, 52 gadus vecā Rachna Yadava gatavojās vēl vienai aizņemtai dienai Indijas pilsētā Delī. Dzīve Delī ir ārkārtīgi strauja, jo šeit dzīvo vairāk nekā 25 miljoni cilvēku, un Rachna bija valdības padomniece savā apkaimē. Tie, kas viņu vislabāk pazina, raksturoja viņu kā laipnu un mīlošu sievieti, kura bija veltīta savām 2 meitām un padomnieces darbam. 2023. gadā ģimene piemeklēja traģēdiju, kad viņas vīrs, Dindra Jadavs, tika uzbrukts viņa ģimenes acu priekšā. Diemžēl viņš neizdzīvoja gūtās traumas, atstājot savas 2 meitas bez tēva. Mēnešos pēc viņa aiziešanas Rachna palika stipra un neļāva viņa nāvei sevi iebiedēt vai atturēt no sava darba. Tajā sestdienas rītā viņa atvēra savu biroju, kas vienlaikus kalpoja arī kā apģērbu veikals, un uzņēma sievietes no vietējās kopienas, lai pārunātu viņu problēmas. Apmēram ap 11:02 vīrieši uz motocikliem apstājās pie biroja un prasīja pēc Rachnas, nosaucot viņu vārdā. Kad viņi piegāja pie durvīm un apstiprināja, ka ir Rachna, viņi izvilka šaujamieroci un izšāva. Pēc dažām minūtēm garām gājēji izsauca policiju uz notikumu vietu, kuri atrada Rachnu ar smagu galvas traumu. Viņi nekavējoties tika nogādāta slimnīcā, taču prognozes nebija labas. Pēc vairākām stundām viņas ģimene sapulcējās slimnīcā un atvadījās no viņas uz visiem laikiem. Rachna bija mirusi no gūtajiem ievainojumiem, tāpēc izmeklēšana tika pārkvalificēta no uzbrukuma uz slepkavību. Policija nekavējoties radās aizdomas, ka viņas vīra nāve 2023. gadā varētu būt kaut kas saistīta ar šo noziegumu. Tika izvirzīta teorija, ka viņai uzbruka un viņa nogalināja tāpēc, ka viņa vai nu gatavojās vai jau gatavoja liecību pret tiem, kas bija iesaistīti viņas vīra nāvē. Sīkāka informācija ir diezgan neskaidra, jo avoti ievērojami atšķiras, taču laikraksts Times of India ziņoja, ka strīds sākās par stāvvietu pie viņas mājas vai biroja. Draudi tika izteikti no abām pusēm, un policija joprojām izmeklē, vai šis strīds vispār ir saistīts ar abām slepkavībām. Sākotnējās izmeklēšanas laikā policija atklāja video novērošanas ierakstus, kuros redzami abi vīrieši, kas uzbruka Rachnai, ierodoties un bēgot no notikuma vietas. Taču bija problēma – attēls bija izplūdis. Viņi zināja, ka sabiedrībai būs grūti atpazīt vīriešus ierakstā, tāpēc viņi vērsās pie negaidīta risinājuma – mākslīgā intelekta. Un iespējams pirmo reizi Indijas policijas vēsturē viņi izmantoja mākslīgo intelektu, lai uzlabotu video kvalitāti un noņemtu lielāko daļu izplūduma. No šī brīža policija sekoja aizdomās turētajiem pa ielu un galu galā identificēja 3 aizdomās turētos. Kad viņi bija identificējuši šos cilvēkus, viņi pārbaudīja tālruņu un citus digitālos ierakstus, lai apstiprinātu, vai viņi tajā dienā 11:00 atradās ārpus Rachnas biroja. Kamēr izmeklēšana turpinājās, Rachnas ģimene stāstīja, ka baidās iziet no mājām, jo bažīs, ka nākamie varētu būt viņi. 2026. gada janvārī šīs bailes mazinājās, kad Delī policija paziņoja, ka ir arestējusi 3 vīriešus saistībā ar šo notikumu. Tomēr 2026. gada jūlijā lieta pret šiem 3 vīriešiem joprojām turpinās, un tiek gaidīts, ka tā drīzumā nonāks Indijas tiesās. 3. vieta. 2026. gada 16. martā Džammu un Kašmīras policija ap 21:30 saņēma zvanu. Iedzīvotāji, kuri atpūtās Čotas un Moranas Miransahibas piepilsētās, pamanīja kādu uz tilta, kas savieno abas viņa apkaimes.
Kad viņi pienāca tuvāk, viņi saprata, ka tas ir līķis. 46 gadus vecs vīrieša, kura vārds netiek atklāts. Saskaņā ar Džammu policijas ziņojumiem, vīrietim bija acīm redzamas traumas kakla rajonā, kas izraisīja viņa nāvi. Viņa ģimene tika nekavējoties informēta un nopratināta policijā, un viņa policijai sacīja, ka nezina par kādiem ienaidniekiem, taču vēlāk tas izrādījās nepatiesi. Ar ļoti maz pierādījumiem, ar ko strādāt, Džammu policija izmantoja simtiem video novērošanas kameru, kas izvietotas piepilsētu ielās. Viņi attina ierakstu atpakaļ līdz 21:00 un vēroja, kā noziegums notiek reāllaikā. Kādā brīdī pēc 21:00 uz tilta redzami 2 vīrieši, kas brauc ar motorolleri. Kamēr upuris gāja, viņi viņam sekoja pirms uzsāka savu uzbrukumu. Izmantojot video novērošanu un citas metodes, Džammu policija identificēja aizdomās turamos tikai 24 stundu laikā. 18. martā tika paziņots, ka 2 vīrieši ir arestēti un apsūdzēti – Davinders Singhs un Ravinders Singhs. Pratināšanas laikā abi aizdomās turamie nekavējoties atzina savu vainu, saprotot, ka pierādījumi ir pret viņiem. Saskaņā ar The Print sniegto informāciju, viņi arī uzzināja, ka upuris iespējams bija iesaistīts ģimenes strīdā ar Davinderu un Ravinderu, kas izraisīja uzbrukumu. No 2026. gada jūlija lieta pret abiem joprojām turpinās, un jebkurā brīdī tā tiks izskatīta tiesā. Otrā vietā. 57 gadus vecā Gardī Umadevi tika raksturota kā laipna un mīloša sieviete, kura bija veltīta savai ģimenei, ticībai un kopienai. Viņa dzīvoja plašā rajonā lielajā Haidarabadas pilsētā Indijā. Pati pilsēta ir mājvieta vairāk nekā 15 miljoniem iedzīvotāju, un tajā atrodas simtiem hinduistu tempļu. Viens no šādiem tempļiem satur vienīgo uz dienvidiem vērsto Ganešas elku Indijā. Katru gadu tūkstošiem hinduistu dodas uz šo templi, lai izrādītu cieņu un pabeigtu savu svētceļojumu. Templī notiek arī vairāki festivāli, kuros vietējie iedzīvotāji var svinēt svarīgus datumus hinduistu kalendārā un jautri pavadīt laiku kopā ar savu kopienu. Bez tām templis ir atvērts arī ikdienas lūgšanām, ko sauc par puģām. Gurte bija viens no šādiem iedzīvotājiem, kurš katru dienu apmeklēja templi lūgšanām un klusai pārdomām. 2022. gada 18. marts nebija izņēmums, un apmēram 18:30 Gurte izgāja no mājām un devās uz templi. Kad bija pagājušas vairākas stundas un no viņas nebija nevēsts, viņas vīrs ziņoja policijai par viņas pazušanu. Tika izveidota liela meklēšanas grupa, un viņas ģimene bija ārkārtīgi noraizējusies. Sākotnējās izmeklēšanas laikā policija atklāja, ka tajā naktī templī viņa bija viena kopā ar tempļa priesteri Anumolu Krišnu. Krišna bija ļoti cienīts un augstu vērtēts sabiedrībā par savu darbu templī, un apkārtne neuzskatīja, ka viņš būtu spējīgs uz kādu ļaunprātību. Kad meklējumi uz vietas nedeva nekādas norādes, Haidarabadas policija pievērsās video novērošanas kameru ierakstiem. Viņi sāk skatīties ierakstus no nakts, kad pazuda Gaurti, un skatoties ekrānā, viņi redzēja, kā noziegums notiek reāllaikā. Pārbaudot kameras, viņi pamanīja, ka Krišna velk plastmasas mucu ārā no tempļa. Tas izraisīja viņa aizdomas, un viņi steidzās uz templi, lai ieskatītos iekšā. Tika izsauktas kriminālistikas komandas, un atverot mucu, viņi atrada pazudušās 57 gadus vecās sievietes mirstīgās atliekas. Krišna tika nekavējoties arestēts, un sākās viņa nopratināšana. Nopratināšanas laikā viņš atzina, ka tajā vakarā atņēmis Gaurti dzīvību, sakot, ka lika viņai nometies ceļos kā daļu no puģas ceremonijas. Un, kad viņa bija nometusies uz zemes, viņš iesita viņai ar dzelzs stieni. Pēc tam viņš ielika viņas ķermeni mucā, bet pirms tam nozaga visus viņas rotaslietas un citus vērtīgos priekšmetus. Krišna pastāstīja policijai, ka viņš plānojas atbrīvoties no viņas ķermeņa nākamajās dienās pēc viņas pazušanas, taču viņam tas neizdevās, jo viņi pārmeklēja templi. Viņš atzina, ka tas bija iepriekš plānots noziegums, un viņa motīvs bija zādzība. Viņš bija saskāries ar finansiālām grūtībām un plānoja pārdot viņas rotaslietas, lai palīdzētu sev izdzīvot. Izmeklētāji arī atklāja, ka Krišna bija iztīrījis tempļa grīdas un dedzinājis vīraku, lai mēģinātu atbrīvoties no jebkādām smakām. Nezinām iemeslu dēļ tiesvedība pret Krišnu ilga gandrīz 4 gadus, līdz beidzot nonāca pie tiesneša. Taču 2026. gada februārī viņu atzina par vainīgu Gaurtī dzīvības atņemšanā un piesprieda mūža ieslodzījumu. Pirmajā vietā. 50 gadus vecais Čandra Nagamalija, vai kā viņu mīļi sauca draugi un ģimene Bobs, tika raksturots kā gudrs un strādīgs tēvs un līrs. Viņš piedzima un uzauga Indijā, kur satika savu sievu Nišu. Abi kopā vadīja vairākus veiksmīgus uzņēmumus, tostarp restorānu. Abi pasaulē sagaidīja arī dēlu, un līdz 2020 gadam viņi saprata, ka jāmeklē jaunas iespējas.
Kāpēc 2020. gadā Čandra ar ģimeni veica garo un grūto pārcelšanos uz Dallasu, Teksasā? Sākumā pārēja bija grūta, taču ar laiku viņas sajūta, ka kopiena viņas uzņēma ar atplestām rokām. Līdz 2025. gadam ģimene bija labi iekļausies Teksasas dzīvesveidā, un Čandra nesen bija ieguvusi darbu par moteļu vadītāju Dallasas centrā. 2025. gada 10. septembrī Čandra kopā ar savu ģimeni atradās motelī kārtējā darba dienā. Jordānis Kobos Martīnes, Čandras kolēģis, kur dažkārt dēvēja arī par līdzīpašnieku vai partneri, tajā dienā arī atradās viesnīcā. Agrā rīta daļa pagāja bez starpgadījumiem. Čandra un Jordānis tīrīja istabas, sanatavojot tās viesiem. Aptuveni 8:00 Čandra piegāja pie Jordāņa un paziņoja viņam un citiem kolēģiem, ka veļas mašīna ir salūzusi un lūdza to neizmantot. Saskaņā ar liecinieku teikto, Čandra palūdza vienam no saviem kolēģiem iztulkot to, ko viņš tikko bija pateicis. Jordānis uzliesmoja dusmās un sāka strīdēties ar 50 gadus veco vadītāju. Minūtēm ejot, situācija kļuva arvien saspringtāka, un vienā brīdī Jordānis aizgāja prom. 20 minūtes vēlāk viņš atgriezās, bruņojies. Viņš metās virsū Čandram, vairāk kārt iedarot viņam ar nāzi tieši sievas acu priekšā. Uzbrukums turpinājās, un Jordānis izdarīja tik šausmīgu rīcību, ka mēs to pat neminēsim, izrādot cieņu viņa ģimenei. Niša, Čandras sieva, bija spiesta noskatīties uzbrukumu, baidoties arī par savu dzīvību. Plakst 8:30 kāds no moteni izsauca policiju, un, kad policija ieradās, viņus sagaidīja šausminoša aina. Viņi atrada Čandras līķi atkritumu konteinerā, bet Jordānī pārklātu ar pierādījumiem. Kad tic policisti ieguva viesnīcas video novērošanas ierakstus, viņi redzēja uzbrukumu norisināmies minūti pa minūtei. Jordānī tika arestēts uz vietas un aizvests uz cietumu. Izmeklēšana bija īsa, jo policijai bija video materiāli, kuros viņš uzbruka Čandrai. 2025. gada septembra beigās Jordāni Kobos Martīnes tika oficiāli apsūdzēts slepkavībā. Lieta pret viņu joprojām turpinās, prokuratūra un aizstāvība vēl gatavo savus argumentus. Pēdējā informācija par lietu tika sniegta 2025. gadā, un turpmākie tiesas sēžu datumi joprojām nav zināmi. Liels paldies jums visiem par skatīšanos! Ja jums patika šis video, noteikti nospiediet patīk pogu. Tāpat neaizmirstiet abonēt un uzspiest uz zvaniņa, lai vienmēr būtu informēti par visiem mūsu turpmākajiem video. Bet mans vārds ir Top 5 Unknowns, un es jūs satikšu nākamajā reizē.